Izdevniecība Upe tuviem un tāliem izdevusi apjomā nelielu, tomēr kodolīgu dzejnieka Māra Čaklā līrikas izlasi Stikla saksofonists. Dzejnieks no mums aizgāja pirms 10 gadiem un izdevniecības visu šo laiku klusējušas, bet Māra Čaklā dzeja vēl ir neatklāta. Ar Māra Čaklā līrikas izlasi iepazīstina žurnāliste Ilza Strenga. Tumšā naktī, zaļā zālē, mostas mute, roka, tāle, mute saka, roka satver, stāvi klāt, Dievs svētī Latvi. Tas tāds atzīšanās mīlestībā maniem dzejniekiem, ar kuriem es esmu uzaugusi, kas man ir palīdzējuši, jā. Jo dzeja ir tas stiprais vārds, pat citreiz zāles. Dzeja mums palīdz kādreiz sadziedēt savus sāpes, tā mums palīdz celties. Dzejnieka Māra Čaklā spēka dzejoļus izvēlējās dzejnieka dzīves biedra Ieva Čaklā. Tie ir vērtība, kuras laiks neskar. Viņa par Māri saka, dzejnieks pats bija tāds stikla saksofonists. Ārējais skarbs, šērps, bet aiz visa tā slēpās trausla, ievainojuma dvēsele. Māra Čaklā būtība ir arī Ilmāra Blumberga darbā Ārpus laika. Darbs rotā izdevuma vāku. Ir dzejoļi, kas tapuši ir varbūt tajā pēdējā smagākajā laikā, bet šeit Ieva ir iekļāvusi tos, tāds pamatlikums, tāda zinām, tā pamatlieta, kas būtu jāzina. Pelēcība tā pieder visiem. Internacionāla un nacionāla bezcerība pelēk māja. Peļa latvietis drebinās salīgs pats savā pelēkumā. Krājumā skanēs arī dzejnieka balss no Latvijas radio ierakstiem. Bet izdevēja Iveta Mielava dzejas krājumam pievienoja slavenās dziesmas no kinofilmas Elpojiet dziļi. 1967. gada ieraksts rūpīgi restaurēts. Viņa līrika, viņa nav rozā krāsā, viņa ir arī tāda, varbūt sociāli pat asa reizēm, bet ārkārtīgi trāpīga. Un Imantam Kalniņam ir izdevies to visu savienot kopā ar mūziku, un tas ir bijis aktuāli toreiz, un lūk, šīs īstās vērtības, viņas jau nekad nenoveco. Māra Čaklā liriskās izlases Stikla saksofonists atvēršanas svētki 9. oktobrī 1:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ilza Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija. Nu, kā tev liekas? Palači, trešās piedevas.